11. diena Jaunzēlandē. Matīsam Ozolam rītdien ir kas? Rīt man ir filmēšanās seriālā. Es neatceros nosaukumu. Bet jāiet dušā, jānomazgājas, lai uz rītdien būtu tīri. Stāsti. Mums nav ielocīts sāls mašīnai. Drēbes mazgājās, nu jau veselas 20 minūtes. Mēs esam gaidās, kamēr drēbes izmazgāsies un kamēr mēs gaidam, tikmēr mēs izmantosim šo brīnišķīgo iespēju, ka mēs esam pilngadīgi un varam izdzert kādu alkoholisku dzērienu. Kā mēs svinam? Mēs svinam to, ka man pieņem darbā par aktieri Jaunzēlandē. Rīt, jā, no rīta. Cikos? Forši, kur mēs gulēsim, mums ir jāiziet vēl uz drēbi, izmazgāt drēbes. Tad mēs kaut ko darīsim. Skaties, kā koktelis. Landrumās griežos, ne? Kā šitais darbojas? Uz cik liekam? Nu, pa 2. Nu kā pa 2? Liekam pa 3,6 un ejam pēc vēl viena dzēriena. Nu jā, tikai uz citu vietu, ne? Citu vietu, tas pa dārgu. Ja domāju, cik mēs daudz vēl varējām izmaksāt. Labrīt. Studijā aizbrauc. Skurī. Uz filmēšanu. Ko es pamodos šorīt mašīnā un man jābrauc uz South Pacific Studios. Jābūt viņu kaut kādā seriālā. Ar kaut ko ir jāsaka. Īstos tik labi, cik vien es varu izskatīties, cik vien labi cilvēks var izskatīties, ja viņš dzīvo mašīnā. Mēs braucam paķert kafiju, jo 7:30 ir jābūt uz lauku, bet 7:30 mēs būsim pie kafijas vietas un svarīgāk, protams, paķert kafiju. Jo kuram gan vajag cilvēku, kurš nav izdzēris kafiju 7:30 no rīta? Nevienam, tieši tā. Atbilde visiem ir skaidra. Esmu drusku satraucies, jo es mazliet samelojos tajā pieteikuma labā. Modinātājs. 2 nedēļas Jaunzēlandē un sākam strādāt. Oh, you are welcome. How are you? Oh, what's up here? Tas filmēšanos. Kino Veritas. Laimīgā cepurīt.
Nu, ko noslēgusies pirmā filmēšanās diena. Apsveicam visus. Ļoti jauki bija, patīkami. Paldies. Tas notiek. Bija ļoti interesanti. Kā taisa soap opera. Būt daļai no 32 gadus veca seriāla. Viņi vienā ēkā, vienā laikā filmē divas ainas vienlaicīgi. Būtībā viņi to dara ļoti ātri un ļoti komerciāli. Vienkārši pierakst, ka tu esi tur un tev samaksā varbūt. Es nezinu, varbūt arī nesamaksās. Es nezinu, ka man nekas nebija jāparakst. Viņi vienkārši atsūtīs man naudu vai kas. Neviens tur arī ar mani īsti nerunājas. Tur bija pierakstīts lapā. Tā varētu katru rītu sākt. Es nezinu, cik Latvijā maksā nekad. Ābols šeit ir ļoti paši.